Kerča slavenā pauze ir kļuvusi par Latvijas hokeja hrestomātiju. Un daži saka, ka tieši šīs pauzes dēļ savulaik rīdzinieks nesot noturējis Edmontons Oilers pamatsastāvā, lai gan tāda iespēja viņam tika dota. Spēle pret Kanādu. 13. minūte. Kerčs uzbrukuma zonā saņem piespēli, apslido vārtus un iztur gadsimta pauzi. Pret Krieviju spēlējam neatkarības dienā, 4. maijā. Latvijai papildus motivācija nevajag. Lai gan daži norāda, ka šai paudzei neatkarīgās Latvijas ideāli ir sveši. Tiesa, mēs atkal lūkojamies Irbas virzienā, jo nevar būt, ka mazais latviešu cinītis nespēja vezumu kustināt 2 dienas pēc kārtas. Izrādījās, patiešām nespēja. Я вам еще раз скажу, мы же играем за место, за деньги, за деньги, за деньги. Ozoliņa loma izlases spēles modeļa rokrakstā tika pārvērtēta, taču viņa improvizācijas bija tieši tas, kas konkrētajos brīžos Latvijas komandai bija visvairāk vajadzīgs. Viņš pārsteidza, kad vismazāk no viņa to kāds gaidīja, bet izgāzās, kad visi cerību maisi bija sakrauti tikai uz viņa pleciem vien. Nospēlējot vārgu neizšķirtu ar itāļiem 1-1, maz bija tādu, kas zināja, ka šī vājuma pamatā bija tā sauktā ozoliņa terapija, jeb tautas valodā runājot dzeršana. Komanda spēlēja uz smagām paģirām. Ir jāmaksā, es nekad nesaku pa brīvajā spēlē, bet tu vienmēr dabūni beigās. Nevis cik man būs, kas man būs. Tā kā tirgu tu aizēji un tirgojies ar kaut ko. Znaroks bija autoritāte. Viņš ir cīnītājs un vienmēr cīnās pa savu taisnību, arī viņš aizstāv komandu. Bet ar viņu arī var cīnīties. Znaroka loma šajā komandā bija milzīga, un viņš varēja vienatnē Latviju ievilkt A-grupā, ko 96. gada pavasarī viņš arī izdarīja. Kaut kādi skarbāki vārdi arī bija teikti mums kā komandai. Es jau mīkstāk pateicu, es neteikšu, ka es tur rup pateicu, es teicu, puiši, vajag saņemties, ko te jūs jau, te jau nav kaut kāda balets, jāspēlē, ar to arī pietiek man. Balderis. Viņš pateica dažus teikumus, kas vēlāk kļuva par Latvijas hokeja melno humoru, ar visām no tā izrietošiem sekām. Atradies profesionāls. Kas viņš ir Monreālā? Šestjorka. Nekāds konflikts nebija, es vienmēr pasaku to, ka tā, kas ir. Ja tu slikti spēlē, tad tu slikti spēlē. Kirovs Likmans bija apmulsis, jo faktiski tikai Vasiljevs bija iesniedzis konkrētu rīcības plānu. Klinšova mēģinājums izskatījās pēc pieklājuma žesta. Ja nu neviena cita nav, tad arī es varētu pamēģināt. Tikmēr no izlases atteicās vārdsargs Andrejs Zinkovs, kurš atzina, ka psiholoģiski nespēs palīdzēt komandai un ka šobrīd pat nesaprot, kas ar viņu notiek. Kad Vasiljevs paziņoja, ka vienā laivā ar jau bijušo izlases kapteini Oļegu Znaroku viņš nesēdēs. Повздорили мы сразу здесь немножко, прямо здесь. Я зашел в раздевалку, бросил баул и пошел в кафе. Тренировка задержалась на час. Ребята пришли ко мне в кафе и говорят, пошли на тренировку, мы, говорит, без тебя не выйдем. Я тренировался. Тренер сказал, что пока он тренируется, я на лед не выйду, он сидел на трибуне. Это ненормальная обстановка. Hokeja laukumā bijis cīnītājs un īsts vecis. Vasiljevs no Znaroku pakalpojumiem atteicās kā bailīga vecene. Jā, un tad, kā teikt, tas bija vienreizēji. Protams, vārtos Artūrs rādīja brīnums. Es pateikšu 5 vārdus. Es esmu dzīvojis 33 gadus šai saulē, un es dzīvoju visus šos 33 gadus šai dienai, šai spēlē, un es būtu gatavs atdot vienkārši pusdzīvi. Vienkārši vienam šādam hokeja mačam. Tur vairāk, man liekas, nav ko piebilst. Paldies visiem, kuri ticēja. Katru pavasari hokeisti pie sevis bubināja. Jāatbrauks Arča, ja viņš paspēs. Ну, естественно, когда за спиной Арчи, это, естественно, игра совсем другая. Un, kā teikt, es redzēju, ka sprukts nevelk, Katra pieturta apstājas cilvēki tev sauc ārā, un tas viss, tā sagaidīšana, kas viss notikās, jā, tas ir vienreizēji. Es domāju, vairāk nekad tā neatkārtosies. Pantuļējums. Visi saka, ka tur Saša ir tāds inteliģents un gudrs, un tāds un šitāds. Tas, ka viņš sāk, es nekautrēšos teikt to smirdēt, no iekšienes. Godīgi sakot, man tas bija baigais pārsteigums un šoks, ka vispār kaut ko tādu, var sākt runāt savu gaismā. Ja kaut kas nepatīk,
tad varēja kaut ko izteikt, kaut kādu nepatīk par kaut ko, bet celt augšā nacionālās jautājumus. Tad jau mums, es nezinu, tad jau mums, cik mēs tur bijām, pusi latvieši, tur mums jau sen bija jābļauj. Burgs, tā vasara bija briesmīga, mums bija nometne, un es atceros, ka es pirmo reizi izjūtu izlasē šādu te stāvokli, kad, veidojās naids. Bija grupējumi. Liels aktieris un hokeja estēts, kuram svarīgi ir ripu ne tikai iemest vārtos, bet izdarīt to ar glanci. Kā 1998. gada spēlē pret amerikāņiem, kad izšķirās vai Latvijai palikt tā grupā vai krist uz pārspēļu turnīru. Beļāvskis vārtu priekšā izpildīja pauzi, pēc kuras guva vārtus. Kā var zaudēt 4-2 kaut kādiem mūkiem? Pilnīgā dirsā esam, kas tālāk būs Johaidī. Bet pēc spēles ar Japānu uz vienu vietu tiek pasūtīts arī Aleksandrs Kerčs. Ja viņš nevar iemest, tad viņš nevar iemest. Viņš var uz poda aiziet, un tur kaut ko iemest, Bet novembrī Znaruks ar pašu rokām ne tikai aiz sevis aizvēra durvis uz Latvijas izlasi, bet arī nolauza atslēgu. Bijušais izlases kapteinis pieņēma Vācijas pilsonību, kas nozīmē vienu. Par īpašiem nopelniem iegūtā Latvijas pilsonība tika izmesta mēslainē un neizpratnē palika par tā daļa hokejas sabiedrības, kas savā iztēlē Oļegu bija iztēlojusies kā hokeja lačplēsā. Bet ko vairāk no Čeļavinskā dzīvoša krieva varēja vēlēties – Auf Wiedersehen. Pēc olimpiādas dieva kārtā esošais Sandis Ozoliņš tomēr būšot, bet apmeklējot pusotru Latvijas čempionātu finālsērijas spēli, uz nometni tiek uzaicināts kāds jauns čalis – Krišjānis Redliks. Redz, esot iepaticies no pirmā skata. Pirms spēles ar Ukrainu mēs bijām aizgājuši tur kalnos uz tādu baseinu un pirti, un tur bija meitenes, kas ar tiem karstajiem akmeņiem tur apkrauja un izklaidē. Tiesa, Sausānai palika arī makaronu ēdā. Ar šo sastāvu mēs jau redzam, ka nekas nebūs. Viņi nevar spēlēt vairāk, viss. Nē, jo pēc Litmana izteikumiem viņš tikai gribot, lai Latvijai ir labi. Un mums atliek tikai nojaust, kurā brīdī vārdkopu Latvijai ir labi. Litmans aizstās ar vārdiem man ir labi. Neveiksminieks izrādās Ārtis Ābols, kurš pēc skandalēšanās sporta pilsgaiteņos ar kurri atsakās doties uz čempionātu kā 13. uzbrucējs. Tu neredzi man vietu sastāvā, tā arī pasaka. Es saku, nevajag, radās iespējas, it kā viņam būtu žēl vai kaut kā tur, neērti. Es saku, labāk pasaka. Es saku, kā tas ir, nevis tu tā kā muļķis te sēdi un nevar saprast. Vēlāk tikai tas bija saprotams, kāpēc viņš to darīja. Tāpēc, ka viņš bija saistīts ar to firmu un viņš tā kā, lobēja savu firmu, tā teiksim. Bet, tas ir normāli. Un sev raksturīgajā atklātībā tā arī pasaka. Bardaks izlasē ir tieši tāds pats, kā pēdējo reizi viņam esot uz soli.